Lai arī ekonomiskā krīze Latvijā lēnām iet mazumā, bezdarba risks saglabājas joprojām. Tādēļ 2009. gada rudenī Nodarbinātības valsts aģentūra Eiropas sociālā fonda ietvaros uzsāka īstenot pasākumu bezdarba riskam pakļauto personu apmācība, izmantojot kuponu, kurai bijusi liela atsaucība. Lai tajos uzņēmumos, kuri spiesti uz laiku samazināt ražošanas vai pakalpojumu apjomus, nodrošinātu darba vietu pastāvēšanu un darbinieku skaita saglabāšanu, bezdarba riskam pakļautiem darbiniekiem tika piedāvāta iespēja apgūt tieši ar darba devēja profesionālo darbības jomu saistītas profesionālās pilnveides un profesionālās tālāk izglītības programmas. Šādā veidā Nodarbinātības valsts aģentūra sekmēja bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspēju un samazināja bezdarba risku profesionālās dīkstāves laikā. Šis projekts deva iespēju darba devējiem paturēt darbinieku darbā un tajā pašā laikā viņu profesionāli pilnveidot, iesaistot dažādu veidu apmācībās, vai nu pilnveidē profesionālā vai profesionālā tālmācībā. Līdz ar to šajā gadījumā galvenais nosacījums bija darbiniekam būt 6 mēnešus nodarbinātam pie šī darba devēja, un vismaz 1 mēnesi pirms viņam bija samazināts darba laiks. Tas nozīmēja tikpat uz pusi samazināts darba laiks, un tajā pašā laikā kaut vai tikai pāris stundas samazināts darba laiks. Nu, lūk, šī persona devās uz jebkuru no mūsu Latvijas filiālēm pie koordinējošā eksperta, izstāstīja savu vēlmi, viņam tika izsniegts kupons, ar kuru viņš varēja doties uz jebkuru skolu pēc savas izvēles. Šai personai bija arī motivējošs iemesls mācīties, viņa saņēma stipendiju 70 latus apmērā. Līdz ar to, mūsuprāt, tas bija ļoti veiksmīgs projekts, kad cilvēks it kā zaudēja samazinātā darba laika dēļ, viņš zaudēja savu atlīdzību it kā darbā, bet tajā pašā laikā apmācoties, gūstot, pilnveidojot sevi, viņš saņēma arī šo papildus stipendiju 70 latu apmērā. Nodarbinātības valsts aģentūra šī projekta ietvaros piedāvāja 2 veidu apmācību programmas, izmantojot kuponu. Ja nepilnu darba dienu strādājošais izvēloties mācību iestādi apguva darbam nepieciešamo mācību programmu, apmācības viņam tika apmaksātas līdz 300 latiem profesionālās pilnveides mācību programmai vai līdz 500 latiem profesionālās tālāk izglītības mācību programmai. Abu veidu apmācību maksimālais ilgums bija 6 mēneši. Papildus apmācību laikā tika saņemta stipendija – 70 lati par kalendāro mēnesi. Mūsu galvenais nosacījums bija, lai skola norganizētu 10 stundas nedēļā. Tās varēja būt no rīta, vakarā vai brīvdienās. Līdz ar to iespējas profesionāli pilnveidoties bija praktiski jebkurā jomā. Programmas bija ļoti daudzveidīgas, sākot no tām pašām no frizieriem un naglu kopšanas speciālistiem, līdz pat gāja līdz bioloģiskajai lauksaimniecībai un pat jaunu Kuldīgā, ja nemaldos, bija tām Citroen jaunajām automašīnām, tur ar servisu pakalpojumu notikās. Tāpat tās bija arī tāpat angļu valoda, tāpat tās latviešu valoda bija un arī norvēģu valoda nāca klāt. Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvāto profesionālās pilnveidošanās iespēju jau izmantojuši 5700 personu. Šobrīd apmācībās vēl atrodas 814 cilvēki visā Latvijā. Programmu piedāvājums bija ļoti daudzpusīgs, tā skaitā arī mazā biznesa uzsākšanas prasmes. Par programmu apguves pieredzi stāsta Valmieras pusē pasākumā iesaistītie cilvēki. Latvijas neatkarīgās inspekcijas Valmieras filiāles vadītāja Santa Saviela stāsta, ka sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru bijusi ļoti veiksmīga. Tā bija tāda pamatlieta, bāze, ko viņi ieguva gan grāmatvedībā, gan mārketingā, gan kā komunicēt ar klientu, kā viņu piesaistīt. Un tas bija gan viņiem šajās darba vietās, ja viņi bija tā kā strādājoši cilvēki, kas nāca un mācījās, gan arī bija cilvēks, kurš arī pats uzdrošinājās un sāka savu biznesu. Bet Rencēnu pagastā Nikolais un Aigita Milovankini veselīgas vides saimniecībā Dulbeņi jau vairākus gadus nodarbojas ar šitākē sēņu audzēšanu. Šovasar Nikolais, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras kuponu, mācījās bioloģiskās lauksaimniecības kursos. Lai arī Nikolais bioloģiskajā lauksaimniecībā nekādi nav devējums par iesācēju, tomēr viņš atzīst, ka iespēja profesionāli pilnveidoties viņam devusi ļoti daudz, arī konkurētspējas paaugstināšanas ziņā.
Lauksaimniekam vispirms viņš ļoti plašs zināšanām jābūt. Viņam jāzina gan agronomija, zooinženieris, medicīna, tas ir veterināra zināšanas, tālāk tehnika, tālāk ir kaut vai biznesa, marketinga zināšanas. Ja. Tas viss vienam grāmatvedība. Un ja vienu kādu mēs izslēgsim no viņa, tas nozīmē jāalgo cilvēks, kuram atkal jāmaksā, un tad mums pievienotā vērtība tam produktam, ko ražojam, vien palielinās. Un, lai to samazināt, tas nozīmē mums pašam ar visu to jānodarbojas. Tur mums bija arī netradicionālā lauksaimniecība. Tur stāstīja par gliemežiem, stāstīja par sliekaudzēšanu, stāstīja par dīķu saimniecību, zivīm, vēžiem. Tā kā tas arī, kā saka, daudziem bija pārdoms, kur varējām iegūt zināšanas vēl papildus, varbūt tradicionālai saimniekošanai ar graudiem vai lopaudzēšanu. Kaut kas ir, ja zeme ir, ja viņiem ūdeņi ir, tātad viņiem arī nāca zināšanas, ka viņi kā papildus ienākums varētu iegūt. Kupona apmācības ietvaros mācījās 9 cilvēki, un šie 9 cilvēki bija saimniecību darbinieki, kuriem varētu teikt tā, ka risks samazināties, teiksim, darba slodzei vai risks vispār biznesa kādas biznesa problēmas. Līdz ar to šie cilvēki jau bija ar zināšanām, ar diezgan lielu darba pieredzi, un kopā ar Valmieras bioloģiskās saimniecības kooperatīvu mēs piestrādājām pie interesantas padziļinātas programmas. Un programmas mērķis bija tieši pievērsties tām bioloģiskās saimniekošanas nozarēm, kuras interesē tieši tos konkrētos cilvēkus, kur piesakās. Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc šāda veida kuponu apmācībām arī strādājošajiem, šobrīd pasākums ir pārtapis jaunā pasākumā – mūža izglītības pasākumi nodarbinātām personām, kur ar karjeras konsultāciju un kuponu mācībām izvēlētajā mācību iestādē var pieteikties ik viena nodarbināta vai pašnodarbināta persona vecumā no 25 gadiem. Šī programma neattiecas vienīgi uz valsts civildienesta ierēģiem. Lai pieteiktos apmācībai ar kuponu, cilvēki var doties uz jebkuru no Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm visā Latvijā. Līdz ar to šis jaunais projekts, šī mūža izglītība, nozīmē to, ka jebkurš cilvēks šobrīd bez darba devēja apliecinājumu, ka viņš strādā, varēs doties uz jebkuru, tieši tāpat ar kuponu, uz jebkuru skolu un mācīties. Sevis profesionālā pilnveidošana ir drošākais ceļš konkurētspējas saglabāšanai darba tirgū, neatkarīgi no cilvēka vecuma un tā, vai valstī valda krīze vai ekonomikas uzplaukums.